Kas ir visbiežākais iemesls, lai tu no skapja izvilktu savu peldkastīm vai peldbikstes? 71% Open aptaujāto jauniešu atzīst, ka tā tomēr esot vasara, bet 3% izrādās esot nudisti. Bet, ja nu tu gadījumā neesi nudists un tev rodas situācija, ka tev ir jāuzvelk ātri peldkastīm, bet tūmā nav neviens pārģērbšanās kabīnīs, tad galvenais ir ātrums. Tāpēc šoreiz mēs apskatīsim vairākus peldkastīmu uzvilkšanas veidus un salīdzināsim, kurš no tiem ir visātrākais. Trešā vieta – meitenēm. Variants ar vielu ir ļoti populārs. Mazliet koncentrēšanās gan tas prasīs, īpaši vējainā laikā. Trūkums vienīgi tas, ka jābūt līdz vielim. Laiks – 2 minūtes. Nav nemaz tik slikti. Džekiem. Variants ar vielu ir ļoti populārs arī džeku vidū. Laiks – 50 sekundes, un viņš to izdara ar vienu roku. Otrā vieta – meitenēm. Ko darīt, ja līdzi nav vielas? Tad noderēs mazliet veiklības un neliela sagatavošanās mājās. Laiks – 1 minūte un 15 sekundes. Džekiem. Izvēlējāmies cits krāsas vieli un sanāca drusku ātrāk. Laiks – 45 sekundes. Un tagad pirmā vieta – meitenēm. Ko vien nevar izdarīt ar burvi mājienu? Peldkostīmu apģērbam apakšā var uzvilkt jau mājās. Tad pludmalē atliks tikai nomest visu lieko. Laiks – 1 sekunde. Džekiem. Lūk, uzvaras atslēga. Paņem lielāku vielu un strādā ar abām rokām. Laiks – 40 sekundes. Skolu rokā? Tāpēc ātri makās sameklē savu Open vai Hansbankas aizsaka karti un dodies uz tuvējo Tropicana veikalu, kur to var iegādāties peldbikses, peldkostīmu vai citu pludmales aksesuāru ar 20% atlaidi. Un nepazūd, jo nākamajā sērijā mēs apskatīsim, kā pareizi jāstapē, lai tu nokļūtu, kur vēlies. Kurš to picu pasūtīja?